Saģērbušies siltajās drēbēs, dodamies apskatīt un izpētīt pirmo turisma objektu – Tartu piedzīvojumu parku. Welcome to the Tartu Adventure Park. The park we opened last year, 20th of June, and it's soon will be our first anniversary. It's our first winter and it was our first summer. Tartu piedzīvojumu parks piedāvā dažādas aktīvas un sportiskas izklaides visai ģimenei. Šeit ik vienam, nodrošinoties ar piemērotu drošības aprīkojumu, ir iespēja kāpelēt un iziet īpašu šķēršļu joslu, laisties pa 300 metru garu trosi, 25 metrus virs zemes, izbaudīt šļūkšanu ar kamerām no dažādu stāvumu un ātruma kalniņiem, kā arī uzkāpt uz slidām un kopā ar ģimeni vai draugiem uzrīkot savu hokeja maču. Piedzīvojuma parks atvērts visu gadu un piedāvā vienlīdz aizraujošas atpūtas un izklaides iespējas visos gada laikos. Oh. Redzēs jālā. Es tev parādīšu. Aha, snowboard, okay. Kāju te? Nu, kāju šeit piespied. Ja? A tu vari aiz augšas troses sākt? Nā, pagaidi. Nu? Pagaidi. Tas ne... Ej! Es varēšu tikt. Ak, Dievs! Paškā, ka kājas trīc. Tas jau tās nav no bailē. No malas šķiet, ka iziet šķēršļu trasi nav nekas grūts, tomēr tas izrādās fizisks pārbaudījums visai ģimenei. Smiekli un satraukums mījās ar spiedzieniem un prieka izsaucieniem, tomēr lielākais drosminieks, kurš uzdrošinās iziet visu trasi, ir tētis Aleksandrs. Jo nevarēja nekur pieķerties. Boilīgi, nē, normāli šausmīgi ātri sāk. Nē, normāli. Es nezinu, es neieteiktu katram to darīt. Kā izrādās, Egija un tētis Aleksandrs ir lieli ekstrēmisti. Abi nolem izmēģināt ātrāko nobraucienu no stāvākās Tartu piedzīvojuma parka nogāzes. Instruktors pastāsta, ka nobrauciena ātrums var sasniegt pat 55 km/h.
Baigi feini, ekstrēmi. Gandrīz pazaudēju kaut kad. Nolēmjam pārbaudīt arī to, kā tad šodien slīd piedzīvojam parka ledus. Katrs piemeklē sev piemērotākā izmēra slides un dodas iekarot slidotavu. Tētim tas ir īpašs pārbaudījums. Pēdējo reizi slidojis pirms vairāk nekā 20 gadiem, bet kā izskatās, tas nemaz netraucē mēģināt uzgriezt pat kādu pirueti. Es tagad mūsu ģimene nevāks Kā lai bremzēji? Aktivitātes svaigā gaisā vienmēr nāk par labu. Tagad pienācis laiks Borenko ģimenei novērtēt Tartu piedzīvojumu parku. Tartu piedzīvojumu parks man ļoti patika. Es vispār neko tādu negaidīju pilnībā. Domāju, ka varbūt mēs te paslidosim, pastaigāsim, bet te nav ne tikai slidošana un staigāšana, te var arī no kalniņa laisties ar pūsli, parāpties. Kā viņš šodien patika šķēršu trase? O, es par sevi brīnos vispār, ka es varu to izdarīt. Ka man bija gribas spēks un to izdarīja. Nu, hei, šeit ir ļoti jautri un te var visur izvērsties, var kāpelēt, leisties pa trosēm, slidot. Šogad pa kalniņiem ļoti jautri te gāja. Visi šķērši, kas jāpārvar bija. Feini, grūti, tur mazi bērni to neizdarītu. Tāda bija no kalniņa tā šļūkšana ekstrēma. No paša ātrākā, stāvākā. Nu, un šitais slidu izmantošana kopš 20 un varbūt vairāk gadiem. Jāpastāv, jāatcerās, kā ir stāvēts uz ledus. Kaut kas jau ir nācis. Pirmais solis jau bija uzkāpt uz zemes ar slidām un uzreiz garsēni. No savu vīru es vispār tagad pirmoreiz redzu, ka viņš tik traks ir. Un tik līdzīgā Egija arī ir. Baigi labi. Mūsu ģimenes cilvēks tajās bija ļoti pozitīvas emocijas. Es neredzēju, ka kāds bija bēdīgs vai nebija kādam garīgā. Visi vienkārši izbaudīja laiku un bija ļoti jautri. Tartu piedzīvojumu parkam mēs dodam 5 koferīšus.